Turpināsim darbu. Pievienosim papildus materiālu par ūdens apriti dabā. Šim nolūkam izvēlos dig deeper, tātad rakt dziļāk, un pievienošu tekstu par ūdens apriti dabā. Es to sameklēju internetā. Protams, varētu sagatavot arī pats, bet izmantošu vieglāko ceļu un ievietošu tekstu no interneta. Protams, neaizmirsīsim norādīt arī autoru, ja autors nesam mēs paši. Es ar copy-paste komandu iekopēju šo tekstu. Kā redzam, šeit ir neliels teksta redaktors, un es varētu arī atsevišķas teksta daļas saistīt ar papildus interneta resursiem. Šoreiz to nedarīšu un saglabāšu ievietoto materiālu. Pievienosim arī diskusijas sadaļu mūsu multimēdijai. Diskusijas tēmu šajā gadījumā es izvēlēšos, kādēļ šī vasara ir tik lietaina un slapja. Tad es vēlētos, lai atbildēs būtu saistītas ar šo ūdens aprites ciklu. Saglabāšu šo sagatavoto diskusiju. Darba gaitā būs iespējams pievienot arī citus jautājumus. Un nobeidzot, ir iespējams pievienot arī kādus gala secinājumus vai uzrakstīt vienkārši paldies par paveikto darbu. Un piebildi, ka nākošajā nodarbībā mēs runāsim plašāk par šo jautājumu.